Tagad mēs atrodamies Juglas ielas restorānā, ļoti mājīgā restorānā. Un mums jau atnesa uzkodu, tās ir tīģeru garnules ar saldu čili mērci. Uzliesim virsū citroniņu. Pirms es garšoju, ko es pamanīju un ko es gribu pateikt, ka tas ir ļoti forši, kad atnes kolu, un tā kola ir stiklā. Un nav Pepsi, nav kola buņģā, bet kola stiklā. Tas ir liels plusiņš, tāpēc, ka ļoti daudzos restorānos tāda nav. Un laiks nogaršot garnulītes. Viņas ir panētās garnules. Uzkodā viņu ir daudz platas, mērcēta. Garšo. Mērce ir tāda skāba. Garšīgi ar garnulēm piestām vēl plus citroniņš. Garnules iekšā ir lielas. Nav tas variants, ka pierakstīts ir panētās garnules un nav garnules, bet tiešām ir iekšā. Ļoti garšīgas, man patīk. Atnesa pamatēdienā, un pamatēdienā mums būs karbonāde ar sieru, jauniem apceptiem kartupelīšiem, dārzeņiem un sēņu mērci. Garšosim, kas par karbonādu. Ļoti garšīga karbonāda, tiešām kā mājās. Un tās ir pašgatavotās mērces, tiešām garšīga silta. Pasniegt par kartupelīšiem vispār superīgi. Vispār šis piedāvājums ir tikai rudenī un ziemā, tāpēc paspēju nogaršot. Tiešām ir vērts. Un desertā mums ir burkānu kūka. Pirmo reizi mūžā garšošu burkānu kūku. Īstenībā ļoti garšīgi. Pirmo reizi kaut kā tādu garšoju, it kā ar paneli, un virsū ir odziņas, paņemsim kazenes, avenes, melenes. Top. Bet viņiem arī tagad ir rudens ziemas piedāvājumā ābolu strudele. Es domāju, ar vaniļas mērci. Būtu arī ļoti garšīgs deserts. Šis arī ir ļoti garšīgs. Man šī vieta patika. Ēdiens garšīgs, apkalpošana forša, interjers ļoti mājīgs, un tur ir arī kamīns. Man liekas, tik forši pavadīt rudens un ziemas vakarus šeit.